Ot, turpinām ar tomātiem, kas nepadodas šodien. Jā, mums saļankā parasti tomātus neliek, cik mēs zinām, Bet, garšai vajag. Tā nav speciālā saļanka, kāda taisa tādas pētīcās, un vēl kaut ko tas ir. Tīri mana improvizācija, kura man patīk darīt. Tā. Zeltenie burkāni padaspēļi. Jau puse jau ir zelteni. Puse jau ir zelteni. Puse jau ir jau ir. Jā, tad mēs vēl paņemam mārkus un sinepes. Principā mēs to dara tā. Ielēju karstu ūdeni burciņā. Atklāsim noslēpumu. Tie atlikumi. Tas atkal būs atlikumi, kas paliek. Saļankai, kā mēs zinām, ir zupa no visa, kas liekas leduskapī. Saļanka, jā. Vairāk tā kā mēs neko lieku kas liekas negribam, vienkārši sapirkam produktus. Tā, cīsiņu un kartupeļi jau vārās, jau burkāni zeltēni jau paliek jau sāk spīt. Mēs izgāžam kečupa. Viņam jābūt uzsilušam. Tas piedos zupai citu garšu. Un tomātus, jā. Attīrīti tomāti sasmalcināti ar baziliku un oregano kopā. Oregano man nevisai garšo. Tad neko. Ir ok, ir saļankas. Tā. Tad ir vecais labais liksim pa paspēl, bet mums bija beigās, bet mēs parasti liekam uzreiz. Tā. Bija pauze. Alus tev neviršīs 4,5%. Yeah. Tas var teikt tāds bistro variants saļankas. Ja mēs paņemsim pēc laika, mēs tikai ar visu sagatavošanos darbojas 30 minūtes. Katls te, man liekas, uz kaut kādiem 5,5 litriem vai 6. Jā. Tad pareiķinām, ka cilvēks apēd kaut kādus 150 gramus, zupas dienā. Uz 2 pirms. Okay. Pēc tam mēs cepsim cīpoles, panu mēs nemazgāsim. Viss tas kopā paliekās visam. Aramātā. Mēram ir visu uzsulis. Visu to gāžam visu iekšā. Mākums visu. Notīram formu. Atkal lieku margarīnu, eļļu nelieku, ja? Praktiski es viņu nelieku. Nu, ja nav margarīna, tad es lietoju eļļu. Principā viss margarīnā, ja? Es iet uz margarīnu cita garša uzreiz. Nu, aiziet, ja? Sīpo, sarkanie, baltie. Ziemas un vasaras sīpoli. Tā kaut kā. Tad es ņemu
Tagad paprikai aiziet kārtē. Jā, papriku nevajag apcet. Principā, godīgi sakot, papriku es pirmo reizi likšu saļankais un agrāk nekad nebiju licis. Kādu tu paprika labāk garšo? Dzeltena, zaļa vai sarkana? Man labāk garšo sarkana. Sarkana. Es nezinu, kāpēc, garšo sarkana. Mēs viņu liksim kopā ar sīkoliem apcepsim. Zaļā negaršo neko, bet, kad, piemēram, tā fotografija, kas bija draugos ielikta, kur bija uztaisīts vistas stroganovs, tas atkal zaļā, sarkanā un dzeltenā paprika deva izskatu gala rezultātā. Nu jā, tā krāsa bija svarīga. Jā. Cilvēks jau, nevis cilvēks ēd ar acīm sāk. Galvenais ir kā tu to produktu pasniedz. Nu jā. Pats svarīgākais ir taisīt ar mīlestību. Taisi bez mīlestības. Vai nav skaists? Krāsaini. Vai jūti kāds aromāts? Labai. Jā. Māteņu īpriši tiploki, ne? Tuš, jā, trūkst, bet tas jau būs vēlāk bišķi. Krāsaini, smutīgi. Ticiet man, šito būtu labāk. Šitas ir kārtējais jaunais sanāks paveic, bet katru reizi saku, es rakstu. Šitas ir mans slepenais. Ierocis. Ierocis. Mans slepenā garšvīrā. Mēs nevienam nekad neatklāšu, kas tas ir. Zinām, ķīniešu kaut kāda zālīte. Nav Viagra, nu. Nu, redz, tā mēs principā visu recepti uzzinājām, bet, slepeno zālīti, tad mēs palaidām garām. Labi. Slepenā zālīte nav īpaši tik svarīga. Kā ķiploks mēs griežam? Griežam mēs vienkārši, kā jūs gribat, tā jūs griežat. Vienkārši uz pusēm vai? Jā, es apmēram tas darba stils ir virtuvē tāds, ka tā kā sirmajam, jā. Tas tur īpaši necentrulējos. Kā mūsu skolā mācīja taisīt vai vēl kaut ko. Lielos gabalos vienkārši. Jā, man nepatīk standarts. Veselu nevajag likt vienkārši, bet sagriezt, lai saramāts paliek. Nē. Kāpēc tu strādāji ar mazu nazīti, nezinu, kaut kā pieredzes esmu. Visi tie tur rāda pa televizoru, ka tur baigiem nažiem, tur baigi par kaut ko griež, jā, Bišķiņ atver. Tas viss ir standarts, tas nav interesanti. Man patīk mans mazais nazītis. Ar ko pieredzes tā ir jāstrādā? Tieši tā. Kārtējies mēs zinām, galvenais ir rezultāts. Kāds aromāts. To redzi, to jau dot pie pipari. Šitam ir vienkārši pipari iekšā. Aparāts baigi labais, 8 baterijas. Piparu visāds garšo, tas ir katru minūtē, jā? Likt vai nelikt. Tas pēc garšas. Man
Jā, vispār visu taisa bez nekā, visas garšotas, visas pipari, sāls ir atsevišķi, īpaši un negrāvis. Pārdozēšana, jā. Tā kaut kā. Viši neapcepām. Atkal visu to liekam katlā. Visu to liekam katlā, jā. Deva margarīna un aiziet čiploki. Visu čiploki atdūrinām, sagliedam lociņus. Kokus parasti vasarā liek zupām pašās beigās. Kā jūs zināt, jā, nu tā, dekorācija. Taisot pirms tam pistas stroganovu, eksperimentējot atklājot, nu, nav slikti arī, jā, tu bišķi lociņus. Šitā ir tā kurtu marināde. Ar ielēm. Mums netraucē. Kas tev tur ir? Tas kaut kāds sarkanais pipars. Čili pipariņš? Nu, ķipa, jā, bet, nu, viņam līdz čilī vēl ir tālu, jā. Jāpauda. Nu, viņš koži, jā. Bet višķiņ par lielu. Viņš koži, jā, bet, nu, to mēs arī višķi kā. Mēs arī atcepām. Minūtes 3. Tāpat kā burkāniem pārējot višķi tikai apluminā. Viņi nezaudē savu aromātu. Nu, es jau sāku siekaloties pēc šitām visām smaržām.